kas sen neredzēti, ārzemnieki daži atbraukuši, parši prieks redzēt, un daži viesi no mūsu mīļās baptistu draudzes. Tā kā tiešām slava Dievam, ka Dievs apvieno savus bērnus, un Dievs vēlas, ka mēs dzīvojam vienprātībā, mīlestībā, savstarpējā cieņā. Un šodien atkal svētki. Atkal mēs svinam svētkus, pielūdzam Dievu. Un bija tik brīnišķīgs laiks pielūgsmē. Es ticu, ka es jūs visus tur satiku, tur vissvētākajā vietā pie Dieva troņa. Šeit visus redzēju. Tāda ir tā mūsu brīnišķīgā privilēģija pieiet pie Dieva troņa, Jēzus Kristus asinu dēļ. Un šodien es gribu dalīties vārdu, kas krita manā sirdī. Tad, kad viņš krita manā sirdī, tad man likās, ka es negribu to dalīties. Ka tas tā sarežģīti. Bet tad, kad es centos pāriet uz kādu citu tēmu, tad es tomēr nonācu atpakaļ. Vēl pielūksim īsi, lai tas kungs tiešām pagodina savu vārdu. Jēzu, mīļais, paldies tev, kungs. Tas viss ir par tevi, un bez tevis tam visam nav nekādas jēgas. Mīļais, Jēzu, izlai savu svēto garu un ļauj mūsu sirdīm un prātiem norimties, uztvert katram vienam to, ko tu esi sagatavojis. Lai nav te nekādas barjeras, neticības barjeras, kaut kādas attiecību barjeras, lai tas viss ir nobrucināts, lai šeit vienkārši ir tavs brīnišķīgais vārds un tavs brīnišķīgais svētais gars. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Jā, šodien es gribu dalīties par turēšanos uz ceļa. Turēties uz ceļa. Mēs zinām, ka Dieva vārds saka, jo jūs maldījāties kā āvis, bet tagad jūs esat atgriezti pie savu dvēseļu gana un sarga. Tad mēs maldījāmies katrs kaut kur pa kaut kādiem pļavām, mežiem, bet tagad mēs esam pievest pie gana, un lai kāds arī būtu šis ceļš katram vienam no mums, mēs zinām, ka mēs tur esam. Mēs esam uz ceļa, tāds ir viņa apsolījums, bet mums viņam ir jāsako. Un Mateja 7.14 ir teikts, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tātad šaurs ir ceļš, lai sekotu Jēzum. Un ceļa viena no definīcijām ir maršruts vai virziens, pa kuru dodas no vienas vietas uz otru. Tātad, lai nokļūtu no punkta A uz punktu B, mums ir jāšķērso ceļš. Vai tas ir pie automašīnas stūres, vai tas ir ar kājām, vai tas ir tavā karjerā, vai tas ir tavās attiecībās ar Dievu. Jebkurā gadījumā tas ir ceļš. Un kāds vēl viens iedrošinājums vēstulē Ebrejiem 6.19 saka, ka tā mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru, kas sniedz iekšējais priekškari. Tu esi diezgan drošās rokās, neteikšu vārdu diezgan, jo Kristus ir tavs ankurs. Viņš ir aiz šī priekškara. Viņš ir aiz priekškara, kur tev ir jāiet. Un viņš tev velk uz turien. Un ik pa laikam mēs kaut kādā veidā mēģinam izpurināties, kaut kur gribam nostartēt miesā, pielikt miesu, aptekalēt miesu, bet galu galā mēs skatāmies šo ankuru un turpinam viņam sekot. Un Dievs ir atklājis mums daudz skaidrs norādes, kā viņam sekot, ko darīt, ko nedarīt, lai mēs paši sevi no šīs sekošanas neizslēgtu. Un viņš ir samaksājis arī par mūsu kļūdām. Viņš ir teicis, ja atzīsimies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns. Uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus, mūs šķīsta no visas netaisnības. Bet, protams, vai tāpēc, lai grēkojam? Nebūt, nē. Galatiešiem 5.13 ir teikts, jūs esat aicināti brīvībai, brāļi, tikai lai šī brīvība nekļūst par aizsegu miesai, bet kalpojiet citam mīlestībā. Tātad iesākumā pavisam neliels evaņģēlijs, kā Jēzus Kristus mūs vada pie sevis. Un vēlreiz, tātad mēs esam aicināti doties pa šauro ceļu. Un interesanti, ka parasti visbiežāk ceļam ir 2 grāvi. Nevienmēr,
bet pārsvarā. 2 grāvi. Un bieži mēs grāvis uzskatām par kaut ko sliktu. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies no ceļa būtības, tad grāvis ir ļoti laba funkcija veids. Tātad viņš visu ūdens, kas ir nolīs, viņš uzlīs uz šī ceļa, ieskalojas grāvjos, un ceļš ir sauss. Protams, ja grāvi ir pilni vai kaut kur bebri ir aizdambējuši, kaut kur tālāk kaut kādu grāvi, tad ūdens nevar aiztecēt. Un tātad grāvi ir ļoti noderīgi. Un kam vēl grāvi ir noderīgi? Ja es braucu pa ceļu, tad manas acis, tāda perifērā redze, visu laiku redz šos grāvis. Es turos ceļu vidū, un līdz ko es pietuvojos pārāk tuvu, mazliet sirds sāk sisties, vai ne? Es pabraucu atkal uz otru pusi. Un šie grāvi kaut kādā ziņā tātad var noderēt, lai noturētos uz šī ceļa. Un mums ir jāstūrē savas dzīves auto. Mums ir jāstūrē un jācenšas palikt maksimāli pa vidu. Palikt modriem. Tātad grāvi palīdz palikt modriem. Diemžēl mums kā cilvēkiem ir tendence pazaudēt iesākto trajektoriju. Mūsu atmiņa kaut kādā mirklī paliek īsāka, kaut kur nobuksē, kaut ko mēs aizmirstam, un mēs uzņem to trajektoriju, ceļu uz punktu B, varam aizmirst un aizpeldēt kaut kur nost. Tāpat to palīdz darīt ārēja spēku iedarbība, un tas var būt nogurums, tas var būt slinkums, vēlme kādam izpatikt, vai tas var būt kāds grēks vai ļauns gars, kas cenšas mūs no šī ceļa vienkārši novest nost. Un piemēri ar aizvirzīšanos no ceļa Bībelē, es domāju, ka mums nav tālu jāmeklē, un viņi ir ļoti daudz. Tā var būt Izraēla tauta, kas vairāk kārtīgi nogāja vienreiz, nogāja otrais. Tas bija ķēniņš Sauls, pirmais Izraēla ķēniņš, kurš sāka labi, bet arī aizgāja nost no ceļa un tur neatgriezās atpakaļ. Tāpat arī Jūda Iskariots. Ir daudz šādu piemēru, ir arī labi piemēri, kas tomēr uz šī ceļa tika atpakaļ. Un šodien vairāk grib uzsvērt, ka tomēr nevienmēr ceļa grāvi, kas ir abās pusēs, ir redzami vienmēr kā skaidrs grēks. Skaidrs mums ir par tādiem grāviem kā lepnums, zakšana, mela dzīrošana vai kādas citas lietas, kas rakstītas Bībelē. Mēs varētu runāt par to daudz un daudz, bet dažkārt grāvis var būt arī pārāk liela koncentrēšanās uz labu lietu, uz kaut ko labu. Es pirms tam teicu, ka grāvis mums divās lietās strādā kā labas lietas. Ūdens aiztecēji, un tas, kad curoties ceļu, es perifēri redzu, kur viņi ir, lai es varu uz šī ceļa noturēties. Un dažkārt šajās abos grāvjos ir kaut kas labs. Bet tāpat šajā labajā mēs varam iebraukt. Tam tas nav tā paredzēts. Un šeit viens piemērs. Un notika, tam viņa namā pie galda sēžot, Mateja 9. nodaļa, 10 līdz 13. Un notika, tam viņa namā pie galda sēžot, redzi daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Kad farizēji to redzēja, tie sacīja viņa mācekļiem, kāpēc jūsu mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Bet viņš to dzirdēdams sacīja, ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs ejat un mācējieties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlastība un ne upuris. Man patīk žēlastība un ne upuris, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Un šeit es pamanu divus grāvjus, kas ir labi grāvi. Viena grāve mala ir upuru pienešana, uz ko aicināja pats Dievs. Tā bija īpaši kārtība grēku izpirkšanai. Un otra grāva mala ir Dieva aicinājums, žēlstības un mīlestības parādīšana tiem, kas atkrituši, jeb kādā ziņā neietilpst sociālajā sistēmā. Un ir vajadzīgas abas šīs lietas.
Bet šeit mēs redzam, ka Dieva tauta, kam bija uzticēts būt par šiem Dieva priesteriem, aicinātājiem, kas izpleš Dieva valstību, ar laiku novirzījās no kursa. Tātad viņi sāka tik ļoti koncentrēties uz šo upuri kārtību, reliģiju, visu, ka viņi aizmirsa noturēties uz ceļa. It kā laba lieta, vai ne? Bet viņi iebrauc šajā grāvī. Un Jēzum ir jāsaka, iemācieties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlastība un ne upuris. Izraēla, šie farizēji, tik ļoti sāk koncentrēties uz viņiem prasīto, kas atradās šajā vienā grāva malā, ka viņi palaid garām Mesijas atnākšanu. Tie kļuva augsti un cieti, baudīdami personīgas labumus, aizmirstot par pārējās Izraēla tautas labumu. Tie piemiga. Viņi zaudēja kursu un nobrauc no ceļa. Un Dieva vārds Mateja 26:41 saka: esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Šo raksturvietu mēs pēdējā laikā esam daudz dzirdējuši. Un lai nenomaldītos, Jēzus mūs aicina palikt nomodā un lūgt Dievu. Lai iesāktais šaurais ceļš pēcgalā mūs aizved līdz godības balvai, tāpat, lai mēs ne tikai aiziet līdz galam, bet pa ceļam dzīvot auglīgas dzīves Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Un patiesi mēs pēdējā laikā šo raksturvietu esam ļoti daudz dzirdējuši. Jānis daudz arī no viņas sludinājis par šo stundu, ja? Kas jūs nevarat kaut stundu palikt nomodā, esiet modrīgi un lūdziet Dievu. Un es ticu, ka mēs esam īpaši uzrunāti šajā jautājumā. Mēs esam īpaši uzrunāti par nepieciešamību veltīt laiku Dievam. Lūkšanā un Dieva vārdu lasīšanā. Un es zinu, ka tas ir nopietni, un ja es savā dzīvē patiesi vēlos staigāt garā, nest augļus, man ir jātuvojas Dievam, uz ko aicina Dieva vārds. Un man ir skaidrs, ka manas ikdienas daļa tiks veltīta šim mērķim. Vai tā būs 1 stunda, 2 vai 3, bet viņa tiks veltīta. Jo es gribu sekot Dievam un es gribu braukt pa šo šauro ceļu. Un vēlreiz uzsverot šo svarīgo nozīmi, nošķirt laiku lūkšanai un iedziļināties vārdā, un es šoreiz gribu teikt, ka tas var mums būt kā šis viens grāvis, kas ir ritīgi labi, bet atceramies, ka mums ir vēl 20, 21, 22 vai 23 stundas. Mums ir pārējā diena, vai ne? Un es gribu uz šo lietu ka mēs paskatāmies caur šo ceļa un grāvi perspektīvu. Tas man ļoti uzrunāja, jo farizēji šīs lietas darīja. Viņi ļoti cītīgi pildīja šos upurus nesa, viņi ļoti cītīgi lūdza, lasīja, bet tomēr viņi nobrauca no ceļa. Un tāds aicinājums, ka mēs paliekam ar modrīgām sirdīm, ka mana apņemšanās lūgt un lasīt, jā, slava Dievam, un ir brīnišķīgi, ja tā pāraug ilgāk, tur stunda, 2, pat 5, jā. Bet lai tas nekļūst par reliģisku darbību, un šo stūri es varētu noturēt pa ceļa vidu. Tāpēc mums ir jāapzina šī otra grāvi mala. Un tātad šīs 2 malas. Pirmais laiks ar Dievu, 1, 2, 3 stundas, un tad viss pārējais būs mans laiks. Mans. Es būšu atstrādājis, es būšu izdarījis, un pārējais būs mans. Un otra puse, ko arī iepriekš arī Jānis daudz runāja, es jau lūdzu vienmēr. Ik brīdi pasakos, jautāju viņam, un man nošķirt laiku ar Dievu nemaz nevajag. Un šīs ir abas 2 lietas, kuras abas vajag. Jā, tā ikdiena, staigāšana ar kungu, censties
katrā brīdī viņam jautāt, pacelt savus acis, Dievs, kā es varu šajā brīdī būt tev noderīgs, un tomēr otra lieta – nošķirt viņam šo svarīgo laiku. Abas šīs svarīgās un labās lietas, un mums ir vajadzīgs balanss tur pa vidu. Lai es uzārtu lauku, man nepietiek tikai traktori, man vajag arī ārku. Ja? Mums vajadzīgs abas šīs lietas. Un mazliet vēl vairāk par lūkšanu. Dievs neradīja lūkšanu tikai vienai konkrētai dienas daļai. Jā, viņš skaidri un gaiši mūs aicina to nodalīt, taču tāpat viņš aicina mūs būt nomodā arī visas šīs pārējās 20 stundas. Bībele saka 1. psalmā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušiem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Un Bībelē draudze un katrs ticīgais tiek salīdzināts ar līgavu. Mēs esam Kristus līgava. Ja? Bet Jēzus ir līgavainis. Un mēs zinām, ka esam daudz mācījušies, esam daudz runājuši, ka mīlestība nav tikai sajūtas. Un ka mīlestība ir darbība. Ja mēs paņemam par piemēru vīru un sievu, mēs kā vīrs ar sievu, sieva un vīrs esam aicināti ieguldīt laulībā. Esam aicināti ieguldīt mīlestībā, to kopt, uzturēt ar intimitāti un laika pavadīšanu kopā. Kad kaut kas notiek vai nenotiek attiecībās, ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam, ka mēs izrunājam, ka mēs jautājam, ka mēs komunicējam. Un lai šī, kā to nosaukt, mīlestības dzirksts, ja, neizplēnētu, mums ir vajadzīgs nošķirts laiks randiņiem. Mums ir vajadzīgs nošķirts laiks vienam otram, kad mēs visu paliekam malā un varam pievērsties savam otrai pusītei, savam mīļotiem. Un tieši tāpat ir svarīgi, ka mēs pavadam laiku kopā arī ikdienā, braucot mašīnā, audzinot bērnus, piezvanot vai padodot ziņu arī, kad esam darbā. Un patiešām jūsu randiņš nevar būt tikai mašīnā. Jūsu randiņš nevar būt tikai tad, kad es no darba piezvanu savai sievai. Vai ne? Bet lai laulība starp šo līgavainu līgavu, starp Jēzu un draudzi būtu veiksmīga, ir vajadzīgi abi, gan nošķirts laiks, gan dzīvošana kopā ikdienā. Un kāds varbūt ir nošķirs laiku, un vēl viens tāds asāks piemērs, nošķirs laiku un lūdz 2 līdz 4 stundas dienā, bet pēc tam iekrīt sevī vai darbos, ka par Dievu atceras tikai pašā vakarā pirms gulēt iešanas. Kuram tā ir bijis? Vienkārši tu iekrīti un tu pēc tam atskaties un saproti, ka tas cilvēks bija pienācis, viņš lūdz pēc palīdzības. Tas cilvēks bija ar atvērtu sirdi un tu varēji ar viņu runāt. Tu varēji viņam pastāstīt par Jēzu. Bet tu biji nomaucis no rīta un laidi kārtīgi darbos. Palaidi garām. Ļoti interesanti, kad arī šoreiz man parasti tā sakrīt, ka Gunita taisa šīs afišas, tad arī šoreiz šī rakstvieta paļaujies to kungu no visas savas sirds un nepaļaujies savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenes tavas takas. Domāsim uz to kungu visos savos ceļos, dienu un nakti. Un patiešām ir ļoti svarīgi fokusēties uz to, kas tev ir uzticēts. Tu nevari dēļ tā tagad upurēt darbu, tu nevari dēļ tā tagad staigāt apātisks, kad tu strādā darbā un tev priekšnieks prasa, kāpēc tu nedari. Es domāju par Dievu. Ja? Tā tas nav. Tev vienkārši jābūt nomodā. Vienkārši nomodā. Un nomodā palīdz palikt pateicība. Nomodā palīdz pateikt vienkārši acu pacelšanu uz augšu. Paldies Tev, Dievs. Paldies, ka Tu esi ar mani. Tu esi apsolījis būt ar mani līdz pašai pēdējai dienai. Un Dieva vārds mūs patiešām arī aicina palikt nomodā. Staigāt garā. Kāpēc viņš aicina mūs staigāt garā? Lai mēs miesas kārības savaldītu.
Bet ja es to pārējo dienas daļu daru to savu darbu un tikai uz to vien fokusējos, tad iespējams es nevaru savas miesas kārības savaldīt. Tāpat Dieva vārds mūs aicina uz citām svarīgām lietām, kas mums būtu jādara tajā ikdienas gaitā, ko jūs pieminēja. Ja? Neskatīties tikai vienu uz savām pašu vajadzībām, bet arī uz citu vajadzībām. Viņš aicina mūs vēl joprojām kā draudzi uz vēlnu darbu izārdīšanu Kristus spēkā. Un, ko mēs dzirdējām pēdējā dievkalpojumā, kad sludināja mācītājs Agars Ginko, viņš aicina mūs uz mīlestības parādīšanu kā samarietim. Bet ja es esmu savā druvā, savā ceļā un neko citu neredzu, tad es nepamanu. Tu esi Kristus miesa, kas visu visur piepild, gan tad, kad tuvojies Dievam kambarī, gan tad, kad staigā ar viņu savā ikdienā. Jo mēs esam viņa darbs, Efeziešiem 2:10. Mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš jau ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Viņš jau ir sagatavojis. Un atceries, ka tava galvenā identitāte nav vīrs vai sieva vai mamma, tētis vai draugs vai labākais darbinieks. Tev galvenā identitāte ikdienā vispirms vēl joprojām ir Dieva bērns. Tev ir jauna identitāte. Un Dieva bērna identitāte un šis brīnišķīgais aicinājums nāk ar atbildību. Tev ir dota atbildība, tev ir piešķirts spēks. Un tu nevari šo sveci, šo gaismu palikt zem pūra. Tu nevari viņu apslēpt. Un tu neesi vairs aicināts tikai vienīgi vairs celt savu dzīvi. Kam šodien es varu pastāstīt par Jēzu? Par ko es esmu aicināts aizlūgt varbūt? Kungs, ko tu vēlies, lai šodien daru? Varbūt ceļa malā gulēs kāds laupītāja rokās kritis. Man nesen bija interesants gadījums, piemērs. Jūs zināt, kad ir tā reize, kad tevi tik ļoti spēcīgi uzrunā, ka tu nevari Dievam pateikt nē. Un es biju slimnīcā pirms kādu mēnešu vai 2. Kaut ko man bija jāiziet tad vairāk kā pirms mēneša rengens jāiziet, lai es varētu piedalīties zemdībās. Un es sēžot rindā, tur pievadu vienu vecu kungu, un tur skaļi pasaka, ka viņš no paliatīvās aprūpes un nosauc viņu vārdu, uzvārdu. Un man uzreiz kaut kā, tur daudz cilvēku rosījās, bet uzreiz tik ļoti notrīsēja iekšā, kaut kas ir es nezināju kas, bet man kaut kas jādara. Un es domāju, viņš tur tagad gaida, varbūt jāpieiet, varbūt tur aizlūgt vai ko tādu. Un es to neizdaru, un viņu uzreiz tur iesauc iekšā. Viņam bija ļoti latvisks vārds un uzvārds Jānis Bērziņš vai kaut kas tāds, līdz ar to es sapratu, ka es nevaru tā kā atstāt to, kā tas bija. Bet viņu aizved projām. Un man visu laiku tas dara nemierīgi. Es sagaidu tur savu kārtu. Un lielāko to spriedzi rada tieši tas, kad arī viņa vārds bija tik atpazīstams, ka viņu būtu viegli sameklēt, ja arī es ietu tagad pie viņa. Un es tā arī izdarīju. Es nezināju, kas man tur ir jādara. Varbūt vienkārši jāapstāst par Jēzu, iespējams cilvēkiem pēdējie metri. Un tā arī varbūt izskatījās. Un es aizgāju turien, es saku, sveiki, es atnācu apciemot Jāni Bērziņu. Un man saka, kuru no 2? un es saku, es nezinu. Aizvediet man lūdzu pie viena no viņiem. Un es eju, un man vēl pirmajā tur ir vienam citam. Redzu, ka cits cilvēks, un tur ir ciemiņi. Lūk, šis ir Jānis Bērziņš. Un tie tuvinieki skatās. Nē, pie otru. Tad viņi aizved man pie otru Jāni Bērziņu. Un viņš knapi varēja parunāt, bet es darīju to, ko es zināju, labāko, ko es varu izdarīt. Viņu pastāstīju par Jēzu, palūdzu, lai es varu par viņu aizlūgt, un es devos projām.
tas ir tas, ko grib izdarīt Dieva gars, un tas ir noteikti kaut kāds mazs sīkums, ko viņš varbūt gribētu vēl vairāk, lai es daru, lai jūs darat, katrs viens. Bet cik svarīgi ir šajās mirkļos atsaukties. Ļoti iespējams, ka šim cilvēkam tas maksāja mūžību. Ja? Un tāpēc šodien šis vārds tiešām nošķir laiku Dievam, turi to dārgu, bet staigā ar Dievu ikdienā. Staigā ar Dievu ikdienā. Romiešiem 12.1. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un šeit ir tas upuris. Šeit ir tas upuris, kas patiesībā ir jānodod savu dzīvi viņam. Kā dzīves svēts, patīkams, smaržīgs, atsaukšanās viņam. Un patiesi Bībele ir ar skaistiem, brīnišķīgiem piemēriem, ar ticības varoņiem, kas pavadīja savas dienas ar Dievu, kas rāda mums šo piemēru. Vai tas ir Dāvids, Daniels, Samuels, viņi visi bija nodevušies Dievam. Par Ēnohu, Noā un Ābramu bija rakstīts, kas viņiem bija kopīgs, ka viņi vadīja savas gaitas ar Dievu. Un tu vari šodien uzdot sev šo jautājumu, tu vari uzdot Dievam šo jautājumu, vai tu vadi savas gaitas ar Dievu? Vai tas notiek tikai rīta lūkšanā, vai tu vadi savas gaitas ikdienas, bet personīgs laiks ar Dievu tev nav? Uzdod šo jautājumu, atklāti atver savu sirdi Dievu priekšā, lai viņš apspīdina tevi ar gaismu un parāda tev šo ceļu, uz kuru turēties taisni, neiebraucot grāvī. Un es ticu, ja tu brauc pa šo ceļu, tad, kad tu būsi izlaidis kādu rītu, rīta lūkšanu ar Dievu, tu neteiksi Dievam, savam līgavainim, piedod man, bet tu teiksi, hei, es ilgojos pēc tevis. Kad tu izlaid šo rītu, vai varbūt pat divus, es nezinu, ja? Tevī būs, es gribu pavadīt laiku ar tevi. Viņš tevi gaida tur no rīta. Viņš tevi sagaida. Un mums patiešām kā cilvēkiem ir svarīgi ieradumi. Bet skatoties no šiem farizējiem, atceramies, ka reliģijas grāvis to redz tikai kā izdarīt ķeksīti. Bet Kristus mīlestība to redz kā mīlestības piepildītu randiņu ar Dievu, uz ko mums ir jāfokusējas. Un tieši tāpat, mīļie, tas ir tavs laiks pavadīt šeit, draudzē, gan vienkārši esot šeit, gan kalpojot, gan nekalpojot. Tas ir kaut kas īpašs un svēts starp tevi un Kristu. Tas nav tāpat vienkārši, ka tu esi šeit vai intelektuāli piepildītu tagad sevi ar vārdu, kas šeit ir. Tas ir par tavām personīgām attiecībām ar kungu Jēzu Kristu, ar tavu glābēju. Par tavām personīgām attiecībām ar tavu mīļo līgavaini. Katra tavu saruna šeit ar tavu brāli vai māsu, patiesībā lūkšana, viņa svētīšana, aizlūkšana, tas viss ir par tevi un Kristu. Mēs zinām, ka Jāņa 10.27 ir teikts, mani savis dzird man balsi, es tās pazīstu, viņas man seko. Vai tu tam tici? Ka tu esi viņa avs un tu dzirdi viņa balsi ikdienā. Jo svētais gars ir persona tevī. Tu esi viņa templis un tu esi viņa mīļotais bērns. Viņš ar tevi grib sadraudzību. Viņš grib palīdzēt, pilnveidot tevi, iztīrīt tevi un izņemt no tevis ārā sāpes un nepiedošanas. Visu, kam tu esi gājis cauri, bet viņš ar tevi vēlreiz uzsver, grib komunicēt 24/7. Un tā, kad tu pavadīsi ar viņu laiku arvien vairāk,
šī persona tevī, persona, ko mēs esam arī iepriekš runājuši, ka šo personu var apbēdināt, var arī iepriecināt. Un līdz ko tu būsi ar viņu pavadījis vairāk laika, kambarī vairāk laika, staigājot ikdienā, viņa balss paliks skaļāk un dzirdamāk. Tu viņu spēsi izšķirt labāk. Un tavs svarīgākais uzdevums ir nepadarīt viņu balsi klusāku pārējā dienas laikā. Jāņa 15:7. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ja jūs paliekat manī, Tēvs aicina mūs lūgt, nevis lai mums būtu kāda nodarbe, vai lai mēs paliktu, bet lai mēs paliktu viņā, un viņš mūsos. Un es patiešām sapratu, ka no mūsu perspektīvas, no tā, kā mēs skatāmies uz lietām, tas nav tā, gan jau sajies, bet no mūsu perspektīvas ir atkarīga mūsu pozīcija. Ja tu neticēsi Dieva brīnumu darbiem, kas rakstīja Dieva vārdā, kas var darboties ar tevi, tad ļoti liela iespēja, ka tu to nepiedzīvosi un tu paies tam garām. Tāpat arī ar Dievu garu vadību. Ja savas ikdienas laikā ir ik brīdi nepacels savus acis uz Dievu un neticēs, ka viņš tev ik brīdi var uzrunāt, tu vari palaist garām kādus šos uzdevumus. Labs piemērs man šķiet Gideons, kurš sāka ar 33,000 karavīriem, lai uzveiktu pretinieku armiju. Un viņš palika tiešsaistē ar Dievu. Viņš palika tiešsaistē, un tas viņam cilvēcīgi nāca par slikti, jo viņš beigās palika ar 300 karavīriem. Bet tur parādījās Dieva gods. Ja viņš saņemtu misiju, paņem 33 karavīrus un laižam uzbrukumā, tad viņš iet ar viņiem līdz galam, vai ne? Viņš palika keep in touch, saziņā ar Dievu. Viņš palika tiešsaistē. Viņš palika ceļa vidū. Nu tad noslēgumā, mīļie, atgādinu un savelku vēl mazliet kopā. Tuvojies Dievam patiesu un atvērtu sirdi. Nedari to ķeksīšu pēc. Nedari to ķeksīšu pēc. Kāds labs piemērs ir arī vecajā derībā atrodams pašās pirmajās nodaļās Kains un Ābels. Viņi pienes abi divi upurus. Mēs nezinām, vai Kains to darīja ķeksīšu pēc, vai lai kaut ko gribētu varbūt iegūt, kaut ko dabūt, bet viņi pienestie upuri, kā Bībelē bija teikts, netika uzlūkoti. Turpretī Ābelu pienestie upuri tika uzlūkoti. Tur bija kāda atšķirība. Tur bija atšķirība viņa sirds stāvoklī, tāpat arī pazudušā dēla brālis, kad tas nedabūjis baudīt tos labums, ko viņa pazudušais brālis, kurš tikko atnāca no tā, kad bija izšķēdis visu naudu netiklībā un izlaidīgā dzīvē. Vecākais brālis, mēs zinām, atvainojās. Bet tēvs teica, dēls, tu aizvien esi pie manis un viss, kas pie manis ir tavs. Tev visu laiku ir atvērta viņa debesu krājumi. Un viņš visu laiku aicina tevi pie sevis. Gan šajā rīta kambarī, gan šajā ikdienas gaitās. Un mums katru dienu, katram vienam, lai cik mēs augstu līmeni būtu, lai kādā stāvoklī mēs būtu, mums katram vienam katru dienu vajadzīgs mūsu sirds ķirurgs. Tas, kurš pārredz mūsu sirdi. Tas, kurš neļauj mums iebraukt šajos grāvjos. Tas, kurš īstā laikā liks tev sasist, kā šai sievai, šo dārgo eļļas trauku un pielūgt viņu. Tas, kurš īstā laikā tev liks iemest ziedojumu urnā no tavu mazumu, kas tev ir kā šī sieva, ja, ko Jēzus uzteica. Un tev ir vajadzīgs šis ķirurgs, lai īstā laikā tu varētu sist sev pa krūtīm un teikt, esi man grēciniekam žēlīgs. Zinām šo stāstu. Atkal par farizeju otru, kurš atkal teica, es esmu lielisks, man viss ir,
es kalpoju, es upurēju, es gavēju, bet viņš aizgāja prom netaisnots. Bet tas, kurš sita sev pa krūtīm, aizgāja taisnots. Un atceries, katru reizi, kad mēs tuvojamies Dievam šajās abos, ja šajā ceļa vidū tavs lielākais ieguvums ikdienas lūkšanā, dienas pavadīšanā kopā ar Dievu nav tavu potenciālā svētība vai tas, ko tu varētu iegūt, bet gan pats Jēzus Kristus, svētības devējs. Viņš ir tavs lūkšanu mērķis, viņš ir tavs ticības mērķis, tavs ikdienas gaitu mērķis, tava balva. Tādēļ ej ar viņu randiņos un centies vadīt ar viņu kopā visu dienu. Un vēl pēdējā rakstuvieta, 1. Jāņa 5, no 1 līdz 2. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam, ka mēs Dievu bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baušus. Ja tev ir problēma ar apkārtējiem cilvēkiem, ja ir grūti mīlēt, ja ir grūti panest, tad zini, šī rakstvieta parāda, ka tavu mīlestības apkārtējiem ir atkarīgi no tavas mīlestības uz Dievu, kas ir kopjama ikdienā, un jo vairāk tu viņiem mīlēsi, jo vairāk augus varēs nest, un jo vairāk varēsi mīlēt citus. Paliec karsts vai augsts, ko saka Dieva vārds. Paliec karsts vai augsts, ne remdens. Un šajā gadījumā ļoti interesanti, bet remdens tu var palikt tiecoties pēc labākā. Tāpēc ir vajadzīgs balans. Un lai svētais gars tev palīdz nebraukt grāvjos, bet gan stūrēt pa ceļa vidu visās dzīves jomās. Esiet bagātīgi svētīti. Aicināšu vēl Maiju. Ja? Mēs varētu varbūt to pirmo dziesmu vēlreiz, Mūsu Tēvs. Ja? Šajā dziesmā ir vārdi, ka nav nevienas, kā tavu balss nav nevienas. Tā mani sauc un nojauc sienas. Mana sirds algs pēc tavas balss. Es aicinu tevi šīs dziesmas laikā nākt viņa klātbūtnē, vai nu tur, kur tu esi, vai nākot šeit pie viņa kājām priekšā. Un lūgt pēc tā, lai tavs sirds augst un augst un augst pēc viņa, pēc sava līga vaiņa, pēc sava glābēja Jēzus Kristus. Lai tavs sirds augst pēc viņa, dodoties ar viņu personīgā randiņā, un lai tavs sirds augst ar viņu pavadīt tavu ikdienas gaitas. Esiet svētīti, mīļie.